Labdien, cienījamo skatītāji! Šī būs nejaušību nedēļa. Ja mēs padomājam, kas tad ir nejaušība, mēs nonākam pie diezgan vienkāršiem secinājumiem. Ir plāns, ir ģenerālais plāns, ir dzīves plāns, un tad realitāte ienes savas korekcijas. Korekcijas var būt šādas, var būt tādas, un mēs viņus saucam par nejaušībām, par cilvēcisko faktoru, kas izjauc plānu, kas izjauc ierasto ritmu un tā tālāk. Nejaušības var būt patīkamas vai nepatīkamas. Jautājums, kāda ir mūsu attieksme pret nejaušībām. Un ir vēl viena lieta. Viens, ko mēs varam izdarīt, lai nejaušības parasti būtu patīkams, pateikt, ka viss iet pēc plāna. Pat ja neiet pēc plāna. Ja mēs pasakam, ziniet, mana pasaule ir forša un es eju pretīm kaut kam ļoti skaistam, varbūt tur ir kāds bogels jāizmet pa kreisi vai pa labi, un tad tā ir šī te nejaušība. Šajā nedēļā viņu būs atlikām. Ja jau ir nejaušība, tad mans plāns ir atmest plāns. Vai, Janīt, šī ir sieviešu loģika? Nē, ne tikai. Tā ir arī tava loģika. Un visu pārējo vīriešu loģika. Wow. Es tā domāju. Šeit mēs nonākam pie pirmās nejaušība, jo man ir savs plāns, kurš paredz loģiskus soļus pretīm tam, ko es domāju, kas man ir vajadzīgs. Atnāk Janita un es tev piedāvāju atmest plānus. Vienkārši. Jo notiks jau tāpat tas, ka man jānotiek. Principā, jo iespējams, ka visticamāk tu esi saplānojis visu jau apmēram gadu uz priekšu. Divus, redzi. Tad kāpēc ir jāiespringst? Varbūt mēs varam būt elastīvi. Varbūt cienījamie skatītāji un cienījamās skatītājas var komentāros pakomentēt, kā jums ir ar jūsu nejaušībām un kāda ir jūsu plāna un cik ilgu laiku uz priekšu jums ir ģenerālais plāns uz 1 stundu, uz 1 dienu, gadu, 100 gadi. Jā, tas būtu interesanti. Jā, tiešām, un tad mēs varētu arī pakomunicēt par šo jautājumu. Mēs varētu veikt statistisko pētījumu. Jā, un Janita tikko izjauca visus manus plānus. Ir pirmdiena, man bija izdomāts, kas nu ir jādara, un pēkšņi visi plāni ir izgaisuši. Apsveicu! Paldies! Nejaušība ir kaut kas tāds, ko cilvēks negaida un kas notiek. Un šai nejaušībai mēs negribot pišķiram kaut kādu nozīmi. Vai zīmes nozīmi. Vai zīmes nozīmi, jā. Tas ir vēl interesanti. Un jautājums ir par to, vai mēs šo zīmi varam uztvert pozitīvi, vai mēs šo zīmi tā kā uztveram kā kaut ko katastrofāli, piemēram, ja? Tad labā praksa, protams, ir saskatīt labo un turpināt iet savu labo taku pretī gaišai nākotnē. Neskatoties ne uz ko. Un skatoties uz dažādām zīmēm, kas mums ceļā tā kā parādās. Varbūt jums likās, ka man kolēģi mazliet strīdās, bet manuprāt nē. Paskatījos, ko saka runas par šo nedēļu, tik tiešām ir nejaušību un negaidītu sakritību nedēļa. Un šeit būtu jāpiebilst, ka šīs nejaušības vai sakritības vai negaidīti pārsteigumi parasti mēdz būt diva veida. Vieni nāk ar kādu negatīvu noskaņu, tās varbūt tiešām ir brīdinājuma zīmes. Stop, maini kaut ko, esi uzmanīgāks, prātīgāks. Tomēr šīs nedēļas tendence ir tāda, ka būs tik tiešām tur negaidītas tikšanās vai sakritības, kas būs pēc sava rakstura ļoti pozitīvas. Tās iespējams pat kaut kādā mērā izmainīs jūsu ierasto dzīves ritmu pozitīvā virzienā. Ko darīt ar šo jauko ielaušanos, ārpasaules ielaušanos jūsu dzīvē? Neko citu kā tikai ļauties.
Sērfotāji un smaiļotāji ļoti labi zina, ko nozīmē uzsēsties uz viļņa. Tas ir tāds stāvoklis, kur tev pat daudz nav jāpiepūlas, ir jānotur tikai nedaudz līdzsvars, un vilnis pats tevi nes uz priekšu pretī jauniem horizontiem. Šonedēļ jums izdosies, ja vien jūs to vēlēsieties, noķert savu veiksmes vilni, kas nesīs pretī jauniem horizontiem. Būs tā!